Labvakar visiem Latvijā un plašajā pasaulē. Vēl daži mirkļi un aizraujošais gads, kurā svinējām Latvijas valsts 100 gadi, kļūs par vēsturi. Aiziet gads, kurā bija daudz svētku un daudz prieka. Bija arī kaislības, varas augs un daudz solījumu, un bija griba atrisināt visu ātri un uzreiz. Aiziet gads, kurā daudz uzzinājām paši par sevi un tiem, kas mums apkārt. Gribu cerēt, ka šī jaunā pieredze būs vērtīgs ieguvums. Tieši pirms gada es sacīju, ka mūs gaida izcils gads, un šodien ar pārliecību saku, ka nekļūdījos. Statistikas skaitļi liecina, ka Latvija strauji aug. Mēs vairāk ražojam un eksportējam, mēs vairāk nopelnām un vairāk tērējam, mēs tuvojamies savam mērķim, Eiropas Savienības vidējam dzīves līmenim. Atzīst arī, ka turpat līdzās vairojas izaugsmes ēna, nevienlīdzība. Spožie statistikas dati nekādu nespēja iepriecināt tos, kuri savu katra mēneša budžetu mēra vien dažos simtos eiro. Tomēr Latvijas budžeta iespējas ir tādas, kādas tās ir, jo iespējas palielināt minimālo algu, pensijas un pabalstus dos tikai Latvijas ekonomikas izaugsme. Cita ceļa brīvai valstī nav. Mums jau reizēm ļoti gribas ticēt absurdiem solījumiem, tomēr budžeta skaitļus piemānīt nevar. Vēl mazliet par aizejošo gadu un valdību. Imantam Ziedonim ir dzejolis par Jāni, kurš atnāca un iedzina mietu grīdā. Tas man nāk prātā, runājot par reformām izglītībā un veselības aprūpē. Mietu mēs iedzinām, kas nozīmē to, ka ieslēgt atpakaļgaitu šīm reformas virzieniem vairs neizdosies. Jā, daudzas lietas ir palikušas nepabeigtas, bet pamati ir iebūvēti stingri, jo izglītībai un veselības aprūpei jābūt pieejamai un galvenais kvalitatīvai. Nu jau aizejošai valdībai izdevās spērt pirmo soli, paaugstinot minimālo algu un ieviešot progresīvo ienākumu nodokli. Bet ir jāiet tālāk. Nevienlīdzībā ir liels spēks, kas sašķeļ sabiedrību, tas saindē pat tuvu cilvēku attiecības. Bet to nevar atcelt vai iznīdēt ar vienu ministru prezidenta rīkojumu vai balsojumu Saeimā. Daudzas mazas tautas lepojas ar savu drosmi, ar to, ka ir pamanītas pasaulē. Vienlaikus mums ir svarīgi arī redzēt un saprast vienam otru, pasniegt roku kādam, kurš nespēja iekāpt vilcienā, palīdzēt kādam, kurš veikalā nevar saskaitīt mazas naudiņas savā saujā, piebremzēt arī pie zaļās gaismas krustojumā, ja kāds vēl nav pagūs pāriet ielai, vai neatraidīt svešinieku, kam vajag parādīt ceļu. Mēs, protams, būt sirsnīgi un iejūtīgi, un reizē mums visiem acīs saskrien asaras. No tām nevajag ne kautrēties, ne bēgt. Asaras un cerības nespēja atņemt neviens. Daudzi noteikti zina ironisko stāstu par 3 aploksnēm, kuru aizejošās valdības vadītājs atstāja savam pēctecim. Pirmajā aploksnē ir vēstījums: visās nelaimēs vaino mani. Otrajā nav nekā, bet trešajā ir padoms: gatavo 3 aploksnes. Nešaubos, ka pirmās vēstules padoms tiks izmantots visos iespējamos veidos, bet par spīti visam otrajā aploksnē es ierakstu šādu padomu: nebaidies rīkoties. Nākamajai valdībai vienmēr būšu gatavs palīdzēt ar padomu, vienlaikus stingri vērtējot padarīto. Nu, gadu mijas brīdis ir klāt. Ieskatīsimies viens otram acīs, daudz ko sapratīsim bez vārdiem un daudz ko piedosim. Rīt ausīs jauna diena, valsts jaunās 100 gadus, jaunais gads. Laime nav nekas abstrakts, tā neatnāk no malas, mēs to radām viens otram. Dievs svētī Latviju, laimīgu jauno gadu!
Mīļie Latvijas ļaudis, ikvienā novadā, pilsētā un plašajā pasaulē. Latvijas draugi, aizvadītais gads vienmēr paliks mūsu atmiņā kā Latvijas valsts 100-gades gads. Gads, kurā mēs paši sevi ieraudzījām no jauna, cik Latvija ir liela un stipra. Aizvadot Latvijas 1. gadsimtu, esam izvērtējuši padarīto un raugāmies nākotnē ar jaunām cerībām un lielu darba sparu. Esam radījuši jaunas kultūras bagātības, izdziedājuši un izdejojuši veselu gadsimtu, pieņēmuši atbildīgus lēmumus, veicinot mūsu valsts ekonomisko izaugsmi un kopā veidojot stipru un labklājīgu valsti. Latvijas sarkanbalts-sarkanais karogs ir lepni plīvojis, un mūsu tautas lūkšana valsts himna ar patiesu lepnumu ir skanējusi visā plašajā pasaulē. Vēl ciešāk esam iesaistījušies mūsu kopīgās nākotnes veidošanā vienotā Eiropā, jutuši patiesu gandarījumu par savu zemi un tautu. Šogad uzplauka veselu gadsimtu krāta pašapziņa. Esmu pārliecināts, ka ik viens ir pielicis un pieliks savu roku, lai arī jaunajā gadā un 2. simtgadē Latvijā un katrā ģimenē valdītu mīlestība, drošība, saticība un labklājība. Mēs ieraudzījām, cik lieli esam izauguši, un to saskatīja arī pārējā pasaulē. Mūsu apsveikt ieradās karaļnami un daudzu valstu vadītāji. Viņi bija patiesi priecīgi par mūsu sasniegto, par mūsu zemes skaistumu un mūsu tautas spēku. Mums pašiem Latvija ir tik tuva un mīļa, ka redzam katru vissīkāko nepilnību. Tas kādreiz var atņemt cerību padarīt to labāku. Tādēļ ir labi vismaz svētkos nolikt malā ikdienas rūpes, lai no sirds lepni teiktu: lūk, mana valsts, tāda ir mana Latvija. Vienmēr atcerēsimies, ka Latviju soli pa solim veidojam mēs paši ar savu rīcību, darbiem un vārdiem. Latvijas stāsts ir un būs tāds, kādu paši to radīsim un izstāstīsim. Vecajā gadā mēs redzējām, ko varam sasniegt. Es aicinu jaunajā gadā smelties spēku padarītajā, iedvesmot un atbalstīt vienam otru, lai kopā paveiktu vēl vairāk. Būsim apņēmības pilni piepildīt sapņus un īstenot savus mērķus saviem mīļajiem par prieku un savai valstī par godu. Laimīgu jauno gadu Latvijā! Laimīgu jauno 2019. gadu! Šaujam vaļā šampaniešu, sabučojamies un noņemam cepures!
priekšus, bučojieties un vēliet laimes viens otram!